I believe in the power of God, Es ticu Dieva spēkā, and I believe in the power of the Word of un es God. ticu Dieva vārda spēkā. And through the Word of God, Un caur Dieva vārdu healing takes place. dziedināšana arī notiek. Through the Word of God, Caur Dieva vārdu restoration takes place. atjaunošanās notiek. The Bible says, Bībelē ir teikts, through the Word, caur vārdu everything was created. viss tika radīts. So it doesn't matter what you have lost. Vienalga, ko tu esi zaudējis, God can recreate anything through His Word. Dievs atkal to var radīt caur savu vārdu. I shared a testimony some time ago Es kādu laiku apakaļ dalījos ar liecību, about when I was in Pakistan, kad es biju Pakistānā. and I was preaching the Word Es sludināju vārdu in a crusade. evangelizācijā. There was thousands of people. Tur bija tūkstošiem cilvēku. And after I came back to Latvia, Un pēc tam, kad es atgriezos Latvijā, I was told that a lady was healed. un man pastāstīja, ka vienas sieviete saņēma And dziedināšanu. this healing was something I have never seen in my ministry before. Un šāda veida dziedināšanu nekad iepriekš savā kalpošanā nebija redzējusi. She had a cancer, Viņai bija vēzis, and that tumor was pressing all the nerves, all the vessels. un šis audzējs spieda uz visiem šiem audiem iekšā, orgāniem. And they had to make an artificial vessel. Viņiem vajadzēja izveidot tādu mākslīgu, tādu kā ne asinsvadu, tādu kā cauruli iekšā organismā. So that at least the blood would flow to other organs. Lai šīs asinis varētu plūst uz citiem orgāniem. And as the lady came, Un kad šī sieviete atnāca, she shared with them later viņa vēlāk ar viņiem dalījās, that it was during the Word of God ka caur Dieva that vārda she felt the klausīšanos power of God. viņa juta Dieva spēku. And she went back to the hospital, Viņa atgriezās slimnīcā, and they could not find the tumor, viņa vairs nevarēja atrast and audzēju, they could not find the artificial vessel. un viņa nevarēja atrast to mākslīgo The asinsvadu. Word of God can recreate. Dieva vārds var radīt no The jauna. Word of God can create. Dieva vārds var radīt. And most of us who do not really give much attention to the Word of God Lielākā daļa no mums pietiekoši lielu uzmanību nepievieš as Dieva we vārdu. give to a pastor laying hands on us. Kā tā ir brīdī, kad mēs vairāk gaidām, kad mācītājs mums uzliek rokas. But most of Jesus' miracles were done by words. Bet saprotiet, lielākā daļa Jēzus brīnumu notika, kad viņš teica vārdu. And I have believed so much Un es tik spēcīgi tam that in the ticu, last days, ka beidzamajās dienās, God will restore the honor to the Word back to the church. ka Dievs atjaunos godu, jeb cieņu viņa vārdam, viņa draudzē. Sometimes I intentionally do not lay hands on people in our church Un bieži vien es ar nodomu nelieku rokas uz mūsu cilvēkiem draudzē, so that they can receive the Word of the Lord. lai viņi var paši saņemt Dievu The Bible vārdu. said Jo Bībelē ir He teikts, sent His Word viņš sūtīja savu and vārdu healed their un diseases. dziedināja viņu slimības. He sent His Word Viņš sūtīja savu and vārdu healed their diseases. un dziedināja viņu So slimības. that means Tas there nozīmē, is a life-giving spirit in the Word of God. ka ir dzīvības dodošs gars iekš Dieva The vārdā. Bible said, Un Bībelē ir the teikts, word I speak to you, they are spirit and they are life. tas vārds, ko es runāju, tas ir gars un The dzīvība. word is spirit and life. Tas vārds ir dzīvība un gars. Whenever that life meets anything dead, Ikvienu brīdi, kad šī vārds satiekas to, kas ir miris, that thing comes back to life. tā lieta atdzīvojas. So in these sessions, Tik šajās sesijās, whenever all the sessions, the 6 sessions, visās šajās 6 sesijās, whenever the word of God comes to you, ikvienu brīdi, kad tu dzirdēsi un Dieva vārds ienāks tevī, receive it like you have never had the word of God before. saņem šo vārdu kā nekad iepriekš, ka tu it kā nebūtu vispār to iepriekš dzirdējis. I like to give this example. Es gribu tev dot šo piemēru. If you take a medication, Ja tu paņem zāles, the medication will not just work because it is powerful. zāles pašas par sevi nedarbosies, tāpēc, ka šīs zāles ir stipras. Nē. The medication will work Šīs zāles darbosies, if it is powerful ja tās ir and spēcīgas, if you have a receptor to connect to that medication. ja tu esi šo zāļu pieņēmējs, kas savienojas kopā ar šīm zālēm. So some cancer patients, Pieņemsim vēža slimnieki. they would call them hormone receptive
patient. Viņi ir tātad pieņemoši It pacienti. means when you give them an hormone therapy, Kad tu dod viņiem šo hormonu terapiju, it can help their cancer cells. viņi var, Help their body. viņi var palīdzēt viņa ķermenim un tagad cīnīties ar šīm vēža šūnām. But there are some cancer cells that are called hormone negative. Bet ir kaut kādas vēža sūdzes, kas ir hormonu negatīvas. That even if you put the strongest hormonal therapy, Kad tu pat dod viņiem šo pašu spēcīgu hormonu terapiju, healing will not happen. dziedināšana nenotiek. So the word of God is powerful, Dieva vārds ir spēcīgs, but it needs your reception bet viņam ir vajadzīga tava to be uztvere, able to work. lai tas nodarbotos, And iedarbotos. in all of this session, Un visās šajās sesijās I want you to have a conviction es gribu, lai tevī roda šī that pārliecība, I've come to meet God, ka esmu atnācis šeit, lai satiktu not Dievu, a man. ne cilvēku. This is the funny thing. Ļoti tāda dīvaina lieta. God can use a donkey Dievs var izmantot pat to ēzeli, speak. lai runātu. Even a pastor that does not know is powerful, Pat mācītāju, kurš nezina, ka Dievs ir visu spēcīgs, God can use him to heal. Dievs var izmantot viņu, lai To dziedinātu, deliver. lai And atbrīvotu. he will be shocked himself Viņš pats būs šokēts. Wow! because God can use anybody. Jo Dievs var izmantot tik vienu. Wherever there is hunger, Bet ja mūsos ir šīs bats hunger for God, pēc Dieva, hunger for the things of God, bats pēc Dieva lietām, God shows up. tad Dievs arī parādās. And in these sessions, Un šajās I sesijās want to encourage you, es gribu tevi iedrošināt, remove distractions. noņem no ikvienu traucēkli. This conference Šajā is konferencē for people that know tā ir tiem cilvēkiem, kas zina, that the place I am now ka tajā vietā, kur es tagad esmu, is not where I'm supposed to be. tā nav tā vieta, kurā man ir jābūt. The spiritual level of my life Šis garīgais līmenis manā is dzīvē, not where it's supposed to be. tas nav tajā garīgajā līmenī, kurā man ir This is jābūt. not where my health is supposed to be. Šādai veselībai man nav jābūt. This is not where my family is supposed to be. Šādā veidā manai ģimenei nav jādzīvo. And if you are desperate about it, Un ja tu esi izmesis pēc šī, Jesus would always respond. tad Jēzus vienmēr The atsauksies. man shouted, Un cilvēks kļāva, Jēzu, Jesus, son of David, Dāvida have dēls, mercy on me. apžēlojies par There mani. is something desperation pulls out of God. Kaut kāda tāds izmisums tev ir jābūt pēc Dieva. Elijah went to pray, Un kad tu lūgsi, and Elijah, he un went kad to pray, Ēlija aizgāja lūgt, and he decided not to come down from the mountain until he sees rain. viņš teica, es nekāpšu lejā no kalna, kamēr neredzēšu lietu. And he was there till rain appeared. Un viņš tur bija kalnā, kamēr lietu sāka līt. There is a situation you get to Ir kādas situācijas, kurās tu that you say, iekļūsi, Lord, kurās tu saki, kungs, there is no way out. nav izējas. It is either you or nothing else. Vai nu tu man palīdzi, vai viss gals. And when we were praying for this conference, Un mēs lūdzam par šo konferenci. the Lord said, Un tas kungs teica, this is one of those conferences šī ir tā viena no šīm when konferencēm, he is releasing innumerable number of angels ka viņš atbrīvo daudz lielu skaitu to eņģeļu, carry out his words. lai viņi piepilda viņa vārdu. The Bible says angels are ministering spirit Bībelē ir teikts, ka eņģeļi ir kalpojoši for gari those that receive salvation. tiem, kuri saņem And they pestīšanu. carry out the word of the Lord. Un viņi nes šo Dieva So vārdu. every word you say an amen to in this place Ikvienam vārdam, uz kuru tu teiksi āmen šajā is vietā, carried by an angel to nes to eņģelis, activate it. kurš viņu aktivizē. So in this first session, Tad šajā pirmajā I sesijā will just be introducing the topic dunamis. es jūs iepazīstināšu ar šo tēmu dunamis. 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 I'm from the backside of Africa, Es esmu no šīs Āfrikas. and I did not have any advantage. Man nav nekādas priekšrocības. I did not have anybody that would say, take this money, go and start Man nebija ministry. neviena, kurš man teiktu, še ņem šo naudu un brauc. Go and start ministry. Un sāc savu Go kalpošanu. and preach the gospel. Ej, sludini evaņģēliju. I did not have those. Man nebija tādas. I wish I did. Es vēlētos, ka man būtu. It might have been easier. Varbūt būtu man vieglāk. But there was one thing I found Bet vienu lietu, ko es atskartu, that Jesus told the disciples, kad Jēzus paņēma I have mācekļus, given you authority viņš teica, es jums dodu varu and power. un spēku. I saw this scripture
Un es redzēju šo rakstvietu. and the whole world changed for me. Un visa pasaule man I mainījās. realized through the scriptures Un es sapratu caur rakstiem, that it doesn't matter what the Pharisees did to Jesus. vienalga, ko farisēji darīja ar Jēzu. 5,000 people came together 5000 cilvēku savācās kopā, because they are looking for one thing: jo viņi meklēja tikai vienu power. spēku. Power. Spēku. The Pharisees were whispering, Farisēji savā starpā čukstēja. don't go to that man. Neiet pie tā He's cilvēka. from the devil. Viņš ir no velna. But the people are sick in their body. Bet cilvēki, kuri bija slimi, The people are frustrated. cilvēki, kuri bija izmisumā, And they saw light. viņi redzēja gaismu. And when they saw light, Un, kad redzēja the Bible gaismu, said Bībelē teiks, Jesus withdrew himself Jēzus pats no viņiem to attālinājās, be alone. lai būtu viens. But 5,000 people went after him. Bet 5000 cilvēki dzinās viņam And I pakaļ. understood, Viņi saprata. I don't have any reason to hold this microphone Man nav nekāda iemesla, lai turētu šo mikrofonu and preach this gospel un lai sludinātu šo evaņģēliju. without power. Bez spēka. Without power. Bez spēka. I read throughout the scriptures Un esmu lasījis rakstos. that the only thing that makes the gospel effective Vienīgā lieta, kas padara evaņģēliju par is efektīvu, not coffee, nevis kafija, is not cookies. nevis šie They saldumi. are good for the soul. Ļoti labi tavai dvēselē. But the only thing that makes the gospel effective Bet vienīgā lieta, kas padara evaņģēliju was the efektīvu, power of God, ka tu redzi, ka Dieva spēks present to heal, nāk un lai dziedina, present to deliver, nāk un atbrīvo, present to set people free. nāk un atbrīvo That cilvēkus. was why people followed Jesus. Tāpēc arī cilvēki sekoja And Jēzu. Jesus said, Un Jēzus teica, as the Father sent me, kā Tēvs mani I sūtīja, sent you. es sūtu arī When I jūs. saw this scripture, Un kad es redzēju šos I rakstus, shouted, un es I iebļāvos, can never be powerless. es nekad nebūšu bezspēcīgs. I'm not talking as a pastor. Es nerunāju tagad kā I was a mācītājs. second-year medical student, Es biju 2. gada medicīnas universitātes and I students. was just studying the Bible. Es vienkārši lasīju And I Bībeli shouted, un I iebļāvos. cannot preach this gospel Un es nevaru sludināt šo evaņģēliju without God's power. bez Dieva And I said, spēka. Lord, Es teicu, kungs, if you release this power on me, ja tu atbrīvo šo spēku of pār course, mani, right now I know it's in me jo tagad es zinu, ka viņš ir and it's in manī. all of you. Un visos arī But jūsos. that time, Bet tajā I laikā didn't know it's in everybody that's es received nezināju, ka Jesus. ka viņš ir ikvienā, kas ir pieņēmis Jēzu. I thought we have to pray it to come down. Es toreiz domāju, ka mums ir jālūdz, lai viņš nonāk. God saw my sincerity. Dievs redzēja manu tādu And atklātību. I said, Lord, if you can fill me with this power, Es teicu, Dievs, ja tu vari piepildīt manu šo spēku, I would die es miršu. releasing it to people. Un lai atbrīvotu šo spēku cilvēkiem, I would leave everything at the back, es visu atstāšu, releasing this power to people. lai varētu padalīties, atbrīvot šo spēku cilvēkiem. Because Tāpēc that man that shouted, Jesus, son of David, tas vīrietis, kas bļāvas Dāvida dēls, have mercy on me. apžēlojies par mani, That might be his last opportunity to be healed. tā bija varbūt viņam beidzamā iespēja saņemt dziedināšanu. What if Jesus decided not to go out on that day? Kas būtu, ja Jēzus nebūtu nolēmis iet tajā What dienā uz to ielu? if Jesus decided not to serve on that day? Kas būtu, ja Jēzus tajā dienā būtu nolēmis So nekalpot? I said, Lord, if you give me this power, Es teicu, kungs, ja tu man dos to spēku, in rain, in storm, lietu, I vētrā, will let my word see your power. es gribu caur maniem vārdiem, lai tu viņi redz tavu spēku. And the news I'm bringing in these 2 days, Un šo labo vēsti, šīs ziņas, ko es nesu jums šajās 2 dienās, and also through the other men of God, un caur citiem Dievu is vīriem, that every one of us, ka ik viens no mums, we are carriers of this power. mēs esam šī spēka nesēji. My goal after this conference Mans mēķis pēc šīs konferences. is not for people to say we had a great conference. Mēs negribu dzirdēt, ka cilvēki saka, mums bija forša konference. It's not for people to say it was a beautiful conference. Nevajag dzirdēt šos vārdus, ka mums bija brīnišķīga My konference. passion Mana is that kaisle, everyone stepping out of this conference ka ik viens, kas pametīs šo konferenci, would realize this power sapratīs šo and spēku share it with everyone around them. un dalīsies ar vienu, ar ko viņi satiks. The book of Luke, Lūkas evaņģēlijā. chapter 8, Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā43 to 44. no 43. līdz 44. pantam. Luke 8, 43. Lūkas tātad 8:43. 8:43 to 48.
līdz 48. pantam. Now, a woman having a flow of blood for 12 years, Un viena sieva, kurā 12 gadus bija sirgusi ar asiņošanu, who had spent all her livelihood on physicians and should not be healed by henning. kas visu savu padomu bija izdevusi ārstiem un nevarēja tapt dziedināta no neviena. This woman was sick for 12 years. Šī sieviete 12 gadus slimoja. Usually, what we see in this scripture Bieži vien, ko mēs pamanām šajā rakstvietā, is that she lost money. ka viņa pazaudēja naudu. But ladies and gentlemen, Bet dāmas un kungi, this lady lost more than money. šī sieviete pazaudēja daudz vairāk nekā 12 naudu. years of bleeding. 12 gadi Do you know asiņošanas. what that means? Saprotiet, ko tas nozīmē? Even today, Pat šodien when we have Pampers and all of those things. mums ir pamperi un tāda veida lietas. In those days, Tajās dienās there are no, what is it called? You know, the things ladies use, yeah? tur nebija šīs paketes, ko sievietes And izmanto. imagine how Iedomājieties, many times she had to change her clothes. cik bieži viņai bija jāmaina savas How drēbes, many meetings she had to cancel. cik daudzas tikšanās bija How jāceļ, many occasions she had to stay home, not going to. cik daudzus pasākumos viņai vajadzēja vienkārši palikt But she mājās, desired to go to. bet viņai bija, viņa gribēja How uz tiem many iet. people laughed at her. Un cik daudz cilvēku smējās, So redzot this viņu. woman did not only lose money, Šī sieviete ne tikai pazaudēja naudu, she must have lost time. viņa zaudēja laiku, She must have lost relationships. viņa zaudēja attiecības, She must have lost many things. viņa zaudēja daudzas lietas. For 12 years. 12 gadu laikā. 12 years. 12 gadus. The situation seems hopeless. Šī situācija izskatījās bezcerīga. No doctor could help her. Neviens ārsts nevarēja palīdzēt. I can imagine. Es varu iedomāties. She go into the market, Viņi iet uz tirgu. and in the market, Un tirgu people are doing like this. cilvēki šitā te Something tur is smelling. kaut kas tas smirdz. And she knows Viņa zina. that must be her. Tā laikam ir viņa. And she was a lady of dignity. Un viņa bija cienījama sieviete. She's a lady. Viņa bija dāma. She doesn't like to smell. Lēdijām nepatīk smirdēt. But a spirit has entered. Bet kad gars The ienāca, spirit of infirmity came kad šis neveseluma gars ienāca, and brought this woman into a situation of shame. viņš ienesa šo sievieti kauna We situācijā. don't talk about this a lot in church, Mēs daudz nerunājam par tādām lietām, but I know draudzē. many Bet Christians, zinu, daudzi kristieši, they are shameful. viņi ir This bezskaunīgi. is with all due respect. Ar visu cieņu pret viņiem. People are telling them, Cilvēki viņiem saka, why is your God not touching you? kāpēc tavs Dievs tev pašu If you neaizskar? have your God, why do you still have this sickness? Kāpēc, ja tev ir tas Dievs, par kur tu stāsti, kāpēc viņš nedziedina tavu These are slimību? the questions that brings me to my knees to pray Un šie ir šie jautājumi, kas mani nomet ceļos, lai es and lūgtu. shout, Lord, we need power. Un es tad kliedzu, kungs, man vajag šo spēku. Because the Jesus I know Bet pēc, ka to Jēzu, kur es is a pazīstu, healer. viņš ir And dziedinātājs. if we represent him, Un ja mēs pārstāvam viņu, he wants us to represent him in divine health. viņš grib, lai mēs pārstāvam viņu dievišķā veselībā. So as I was reading the story of this lady, Tad es lasīju stāstu par šo I sievieti realized un sapratu, that there is no hopeless situation ka nav bezcerīgu situāciju, for Jesus to solve. lai Jēzus to neatrisinātu. Yes, you have attended conference over the years. Jā, tu esi apmeklējis dažādas konferences, ejot gadiem. Just like that woman. Tāpat kā šī sieviete. Maybe she went to some meetings before that time. Varbūt viņa aizgāja uz kādām sanāksmēm pirms tā You laika. have prayed first time, Un lūdza par viņu pirmo reizi. second time, Otro reizi lūdza. third time, Trešo reizi lūdza. just like Elijah. Tāpat kā Ēlija. But at the seventh time, Bet 7. reizē the servant said, the servant, kalps teica, I saw a feast. es redzēju, kā kulaka The cloud. lielumā makoni. Elijah said, that is it. Un Ēlija saka, re, kur ir? I believe for someone, Es ticu, ka kāda this conference šī is konference that conference ir šāda veida for your konference. healing, Tavai for your dziedināšanai, deliverance. tavai atbrīvošanai. Next verse, Nākošais pants. verse 44. 44. pants. She came from behind and touched the border of his garment, and immediately a flow of blood stopped. Piegājus no aizmugures aizskāra viņa drēbes vīlu un tūdaļ viņas acinis skriešana nostājās. She did what? Ko tad viņa She izdarīja? touched Jesus, Viņa pieskārās the Jēzu, hem of his garment, pieskārās drēbju and vīlei immediately un the nekavējoties bleeding stops. uzreiz tad asiņošana The apturējās. question I have is this. Tad man jautājums ir Kalabashia. šāds. Who told her
Kurš viņai to if you teica? touch that garment, Ja tu pieskāršies šī you will be drēbīlē, healed. tu saņemsi dziedināšanu. Where was it written for her? Kur tas bija rakstīts Did viņai? she have the Bible? Vai viņai bija Bībele? The Bible is powerful. Bībele ir We spēcīga. cannot do anything without the word Mēs of God. neko nespējam darīt bez Bībeles. But she didn't have the word of God. Bet viņai nebija tajā laikā Dieva But vārda. something told her, Bet kaut kas viņā teica, Jesus has not died yet at that time. un Jēzus jau tajā laikā nebija miris. So she was not filled with the Holy Spirit. Viņa nebija piepildīta svēto garu. But still, Bet tomēr God in his mercy Dievs savā žēlstībā revealed to this lady atklāja šai sievietei, that if you can take a step of faith ja tu spēši šo ticības soli and touch this man at the hem of his garment, un pieskāršies šī vīra drēbju your vīlei, bleeding will stop. tava asiņošana apturēsies. This is not a mind game she was Šī playing. nebija šī prāta spēles, ko viņa She spēlēja. knew it. Viņa That zināja. is why as people were stepping on her hands, Tāpēc es saku cilvēkam, viņš kāpa uz mūsu she rokām. kept moving. Viņa turpināja They iet. stepped on her head. Viņa kāpa uz She galvas. kept moving. Turpināja iet. They stepped on her back. Viņa kāpa viņai She virs muguras. kept Viņa moving. gāja uz I priekšu. must touch that garment. Man jāpieskarās tai vīlei. Something is in that garment. Kaut kas ir tai I vīlei. just want to touch it. Un kad es gribu pieskarties tai You vīlei. see, some of you today, Kāda no jums šodien? you will have many reasons Tev ir daudz iemeslu. to stay at home. Palikt mājās. Some of you watching right now, Kāds no jums you skatās? will have tagad? many reasons Tev ir daudz to iemeslu. stay at home. Palikt mājās. But something will start pushing you. Bet kaut kas tevi tomēr stūmā. It is the power of God. Tas ir Dieva spēks. Come. Nāc. Something will tell you, Kaut kas tev don't teiks. miss one session. Nepalaid garām nevienu Jesus is sesiju, here. jo Jēzus ir šeit. Alabasi paradia. Something was pushing this lady. Kaut kas stūmā uz priekšu šo sievieti. What do I have to lose? Kas man ir jāzaudē? I'm already bleeding. Tāpat jau asiņo. Just kill me here. Nu nositīs. Desperation. Tātad izmisums zina uz priekšu. Desperation. You Izmisums. have to come to God with desperation. Tev jānāk Dieva klātbūtnē ar izmisumu. Desperation. Izmisums. Do you know Vai tu the zini, worldly people are desperate? ka cilvēki, kuri ir izmisuši, Some people wanted to kill the apostle. kāda cilvēki gribēja nogalināt And they apostoli, said, we will not eat. mēs We will neēdīsim, not drink. mēs Can nedzersim. you imagine the desperation? Iedomājieties šo izmisumu. Have you been that desperate Vai tu before? esi tādā veidā I bijis will not izmisis? eat. Es I will neēdīšu, not drink Nedzeršu. until I see the power of God. kamēr es neredzēšu Dieva spēku. A man called T.L. Osborne. Vīrietis Tils Osborns. T.L. Osborne went to India. Tils Osborns atbrauc uz Indiju. He got to India Viņš atbrauc uz Indiju, preaching the gospel. sludina There evaņģēliju. was no healing. Nav nekādas There was zīmes. no miracle. Nav nekādu brīnumu. Nothing. Nekas He nenotiek. came back to America. Atbrauc atpakaļ uz Ameriku. He said, I'm dropping the Bible. Es visu metu I'm Bībeli dropping prom, the microphone. metu prom mikrofonu. This is not working. I Nedarbojas. believe God. Es ticu Dievam. I'm not falling back, yes, Es neesmu but I'm atkritis. not preaching anymore. Bet negribu vispār sludināt. Then he went to a conference Viņš atbrauc uz vienu konferenci. organized by a man called A.A. Eileen. Ailīna tajā laikā organizēja vienu konferenci. And there were miracles Un tur notika brīnumi. left, right, and Pa labi, center. pa kreisi, priekšā, aizmugurē, visur And brīnumi. T.L. Osborne said, Un Tils Osborns teica, I had thousands of voices es dzirdēju tūkstošiem telling balsu, me, kuri man you teica, can do this too. tu arī to vari You darīt. can do this too. Tu arī to spēci You can izdarīt. do this too. Tu vari to darīt. Then he went back home. Viņš atbrauc mājās. He told his wife, Viņš teica savai sievai, lock me in the room. ieslēdz man istabā. Do not open it Neatver to. until I tell you I have met Jesus. Pirms es tev nepateikšu, ka esmu saticies ar Jēzu. Desperation. How Izmisums. desperate are you? Cik tu izmisis esi? How desperate are you? Cik tu izmisis esi? And the wife locked Un sieva viņu ieslēdza. him inside. Ieslēdza On the iekšā. third day, Trešajā no dienā. food, Ne, kāds no ēdiens, water. ne ūdens, no toilet. nekādas toaletes. So this is an American. Saproti, tas ir amerikānis. It's because you will say now, that is in Africa. Tu domā, No, teiks, no. tas ir Āfrikā. Nē. There was a man Bija in vīrs England Anglijā. called Evans Robert. Evans Robleks. Evans Robert prayed Viņš lūdza, until his knee tore. kamēr viņa Skin. kāju tad āda tika He's a nobrāzta. British, Viņš ir anglis, not an African. ne afrikānis. And God used that young man Un Dievs izmanto šo jauno vīrieti. in his 20s Viņa 20. to shake England. lai satricinātu Angliju. Any man Ik viens at cilvēks, any age, vienalga kurā vecumā, young, jauns, old, vecs, middle age, pusmūža, that can be desperate kurš ir izmisis, will be an instrument in the hands of God. būs kā instruments Dieva rokās. At the age of 65, Un 65 gadu vecumā, 65, 65, Charles and Francis Hunter,
Charles Francis Anton. I think the wife was 65, he was 55. Sievai bija 65, viņam bija 55. Because I think the husband lost his wife. Jo viņa vīrs bija pazaudējis savu sievu. They got married. Viņi apprecējās. It looks like they are on pension already. Izskatās, ka viņi jau ir pensijā. Nothing anymore to do. Nekas viņiem nav atlicis, ko But they darīt. became desperate. Bet viņi kļuva As a izmisuši. couple, they held their hands together. Viņi satvēra They rokas. said, Lord, Viņi teica, kungs, these are the years we have left. šie ir šie gadi, kas mums ir palikuši. If you need it, Ja tev vajag, use it. izmanto. And trust me, Un ticiet man, the things they did tās lietas, ko viņi at their darīja old age, savā vecumā, many ministry did not do it in their entire life. daudzi no kalpotēm visas savas kalpošanas dzīvē nav spējuši If you darīt. can only be desperate. Ja tu vienkārši būsi Let me tell izmisis, you, pastāstīšu when you are tev, desperate ka tu esi izmisis for the power of God to flow through you, par Dieva spēkam, lai tas plūstu you will caur just tevi, realize tu sapratīsi, the sickness drops. ka slimība atkrīt. You didn't even pray about it. Tu pat nelūdzi. You see, it's a power, Tas ir spēks. it's the energy. Tā ir enerģija, When it comes on you, ka tā nāk par tevi. whatever that is not of God is cut off. Visas lietas, kas nav no Dieva, tās tiek Some atgrieztas. things you don't have to pray about anymore. Dažām par lietām tev pat vispār nav Because you jālūdz. have changed location. Jo tu esi mainījis šo dislokācijas The vietu. Bible said, Bībelē we are teiks, seated in heavenly places viņi ir tad apsēdināti dievišķās vietās. in Christ Jesus. Jēzu Kristu. When you begin to seek God, Kad tu sāc meklēt Dievu. and I know God lives in us, Un es yes. zinu, jā, Dievs mūsos But what I dzīvo. mean by seeking is desperation. Ko es domāju? Es runāju par izmisumu. When you become desperate, Kad tu esi izmisis, something happens to you. kaut kas ar tevi notiek. Some things that are very fearful before, Dažas no lietām, no kurām tu nebaidies iepriekš. they are not fearful anymore. Tām tu You vairs are not afraid nebaidies. anymore. Tu nebaidies no tām lietām. You move as if there is no danger. Tu ej uz priekšu, it kā tev nekādas briesmas I will nedraud. be in Pakistan after this conference, Es būšu Pakistānā pēc šīs preaching konferences. the gospel to thousands of Muslims. Es sludināšu tūkstošiem musulmaņu And evaņģēliju. at any time, Jebkurā there laikā could be a bomb under my stage. var kāds nomest bumbas zem manas skatuves. Any time. Jebkurā But laikā. guess what? Bet ziniet ko? I'm already a dead man. Es jau esmu I'm miris. not afraid of death. Es nebaidos no nāves. If it's for this gospel, Dēļ viņa evaņģēlija. because I have met a God. Jo esmu saticis I Dievu. have met dunamis. Esmu saticis I have dunamis. met a God that speaks. Esmu saticis to Dievu, kas I have runā. met a God that heals. Esmu saticis to Dievu, kas dziedina. I have met a God that turns fire into air condition. Un esmu saticis to Dievu, kas pārveido uguni. He turns it into air condition, into conditioner. Viņš pārvērš uguni par kondicionieri. I've met this God. Esmu saticis šo And he Dievu. wants to meet every one of us. Viņš grib satikt vienu no mums. So T.L. Osborne came out. Dievs Ormons izgāja ārā. After the third day, Pēc trešās dienas he knocked the door. viņš pieklavēja durvīm. I met him Es viņu satiku. and he was crawling. Un viņš rāpoja The ārā. wife said, Viņa sieva teica, that is not my husband. tas vairs nav mans vīrs. Something has changed. Kaut kas ir izmainījies. She told the husband, Viņa teica vīram, I'm going to go into that same room. es arī iešu tajā istabā. Lock me inside. Mani arī tagad ieslēdz. Don't open Neatver. Bet until I come out. kamēr es iznākšu. You see, Redziet, as a couple, kā if pāris. God is using your spouse, Dievs izmanto tavu laulāto you biedru. also have an assignment. Viņš arī grib tev dot uzdevumu. His anointing or anointing will not cover for you. Tavs svaidījums nebūs neapklās tikai tevi. You have to meet your own God, Jacob. Tev pašam ir jāsaka, Jākab, tavu There is Dievu. God of Abraham. Ir Ābrahama Dievs. There is God of Isaac. Ir Īzaka Dievs. But Jacob, there Jākab. is something different about you. Bet par tevi ir kaut kas You atšķirīgs. have to meet God. Tev ir jāsatiek Dievs. Abraham did not fight with God. Ābrahams necīnījās ar Dievu. Isaac did not fight with God. Īzaks necīnījās ar But Dievu. Jacob, Bet Jākabs, to get a new name, lai dabūtu jaunu vārdu, you need to fight. tev vajadzēs cīnīties. You need to meet God for Tev yourself. pašam personīgi jāsatiekās ar Dievu. Children, you have to meet God for yourself. Taviem bērniem pašiem ir jāsatiek Dievu. Parents, you have to meet God for yourself. Vecākiem mums pašiem jāsatiek ar My Dievu. dad is a prophet, Mans tēvs ir pravietis. but I have to meet God. I had to meet God myself. Bet man pašam bija jāsatiekās ar Dievu. T.L. Osborne met God. Dievs Osborns satikās ar Dievu. Daisy Osborne met God. Deizija Osborns arī satikās ar And they Dievu. went back to India. My Viņa God. aizbrauca atpakaļ uz Indiju. When they got to India, Atbrauc uz Indiju. the Hindus gathered around Tad indieši savācās apkārt. and they brought a person born without eyes. Viņa atnesa cilvēku pie viņa bērnu, kurš bija piedzimis
akls, bez acīm. To be blind is okay. You can try your best. Saprotiet, tad, kad tu esi akls, nu tu To vari heal the person. mēģināt dziedināt šo cilvēku. But if someone is born without eyes, Bet iedomājies cilvēku, kurš ir dzimis and bez they gave acīm. it to T.L. Osborne, Viņa pieveda to Tila Osborna priekšā. and they say, if you don't heal this man, Viņa teica, this ja, young boy, ja šo zēnu nedziedināsi, will kill you. mēs tevi If- nogalināsim. If you heal him, Ja tu viņu dziedināsi, we will believe in your God, all of us. mēs visi noticēsies tavam And T.L. Dievam. Osborne stood Un Tils Osborns stāvēja. and called on the God he met. Un viņš uzsauca uz to Dievu, kuru viņš bija saticis. You have to meet him Tev ir jāsatiek viņu personally. personīgi. He called the God he met. Viņš sauca uz to Dievu, You ko viņš remember bija the saticis. story of Elijah. Atcerieties Elijas stāstu. All the prophets of Baal Visi Bāla pravieši called on their gods. sauca uz saviem dieviem. And Elijah stood Bet ja, Elijas stāvēja. and called on the God he met. Un viņš sauca uz to Dievu, ko viņš bija saticis. And in the eyes of many Hindus, Un daudzu indiešu acu God priekšā. recreated two eyeball. Dievs radīja šajā zēnā acu Because zilītes, somebody met God. jo kāds bija reiz saticis And you Dievu. know- Ziniet ko? Their ministry is so beautiful. Viņa kalpošana bija tik brīnišķīga, Because when you fast, jo kad tu gavē, when you pray, kad tu lūdz, when you seek for God's presence, kad tu meklē Dievu klātbūtni, is to fulfill your own calling, tas ir, kad tu piepildi savu your aicinājumu. calling. Tavu Your aicinājumu. husband's calling might not be the same as your calling specifically. Tava vīra aicinājums nevar būt tieši tāds kā But tavs. they will support each other. Jūs viens otru atbalstat. T.L. Osborne Tielos Bons, is known for miracles, viņš bija... People know him for miracles. Viņš darbojās brīnumos signs and wonders. un zīmēs. But the wife has something T.L. does not have. Bet viņa sievai bija kaut kas, kas Tīlam nebija. And T.L. knows that. Un Tīls to zināja. In those 3 days, Tajās 3 dienās the wife also received something. viņa sieva arī kaut ko saņēma. T.L. Osborne received power Tils Orbons saņēma and spēku authority un varu over sickness, pāri over slimībām, demons. pāri demoniem. The wife received authority Bet sieva saņēma varu over government. pāri valdībām. So the wife goes ahead of him Sieva brauc viņam pa into priekšu, any nation. jebkurā no Once valstīm. she gets into the presidency, Kad viņa satiekas ar prezidentu, everybody's yes. They jā, honor jā, jā, her. viņi pazīst So she viņu. will say, my husband is coming to have a crusade here. Un viņi saka, mans vīrs atbrauks un sarīkos jums evanģelizāciju. Can you give us the biggest auditorium? Variet mums lielāko zāli piešķirt. T.L. tried it. Tijāls pats to They mēģināja. refused him. Viņi viņam atteica. The wife goes. Bet, kad sieva They say aizbrauc, yes. viņa saka jā. So he said, okay, teamwork, good. Jā, ļoti labs teamwork. And so the wife will go. Tad sieva brauc pa She will priekšu. speak. Viņa runā, She will call T.L. Osborne. viņa zvana Tīlam Osbornam. Now you can fly here. Tagad tu vari atlidot. Then he comes. Kad viņš atnāk, Thousands of people. tūkstošiem cilvēku. Praise for the people. Viņš lūdz par cilvēkiem Healing happens. un notiek dziedināšanas. Because Tāpēc something called them. kaut kas aicināja viņus. The Bible says, Bībelē ir teikts, deep calls to the deep. tad dziļums sauc uz dziļumu. Something is calling you as I speaking right now. Kaut kas uz tevi sauc tajā brīdī, kad tu esi runājis tevi. Some of you are seeing the picture of the prophecies upon your life again. Kāds atkal no jums sāks redzēt šos pravietojumus, attēlus, ko tev kādreiz Dievs jau radīja? Some of you have dropped the microphone Kāds no jums ir izmetis savu mikrofonu? like T.L. Osborne wanted to do. Tāpat kā Tils Osborns vēlējās to izdarīt. But if you keep moving in that direction of that pool, Bet ja tu turpinās iet šajā virzienā, you will meet God for yourself. tu pats satiksi Dievu. This lady said, Šī sieviete teica, if I can touch. ja es varu pieskārties, And guess what she did? un sēdies, ko viņa She izdarīja? touched. Viņa pieskārās. Next verse. Nākošais pāns. And Jesus said, Un Jēzus teica, who touched me? kas mani aizskāris? Who touched me? Kas mani aizskāris? When all denied, Peter and those with him said, Un kad visi liedzās, tad Pēters un tie, kas pie viņa bija, sacīja: Master, the multitude is strong and press you, and you say, who touched me? Kungs, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež, un tu saki, kas mani But aizskāris? Jesus said, Bet Jēzus somebody teica, touched me. mani kāds ir aizskāris. Listen, Uzklausi mani. this garment Jesus was wearing Šīs drēbes, kas bija Jēzu mugurā, is probably floating like a dress. varbūt viņas tā plīvoja tā kā kleita. And imagine, Iedomājieties, everybody's pushing Jesus like this. visi spiežās Jēzum And the virsū. lady just did this. Un sieviete vienkārši tā pieskarās. Can you feel that? Var tu vari jūs? It's almost impossible to feel.
gandrīz nav iespējams to just. But Jesus felt it. Bet Jēzus to juta. Because Jesus said, Jo Jēzus teica, when this person touched me, kad šis cilvēks man I pieskārās, perceived es manīju, power ka spēks left me. no manis izgājis. That word power, Tas vārds the spēks, Greek word is dunamis. grieķu valodā ir dunamis. When that person touched me, Kad tas cilvēks mani aizskāra, this person did not touch my flesh. šis cilvēks nepieskarās manai This miesai. person did not touch my jacket. Viņa nepieskarās manai žaketei. This person did not touch my leg. Viņa nepieskarās manai kājai. This person touched me as the word of God. Viņš man pieskarās kā Dieva This vārdam. person touched my spirit man. Šis cilvēks pieskarās manam garīgajam cilvēkam. Physically, many people touch me. Fiziski daudzi cilvēki mani aizskārā. Many people want to take selfie. Daudzi cilvēki gribēja selfiju ar mani. Many people do what they want to do. Daudzi cilvēki gribēja darīt tās lietas, ko gribēja ar It mani. is painful Bija sāpīgi. that nobody really touched me. Ka neviens patiesi man neaizskāra. How we can have a conference of 1,000 people and only one person will touch Jesus. Saprotiet, mums var būt konferences, kur ir 1000 dalībnieki, bet viens cilvēks tikai pieskarās Jēzum. This one will be different. Tas cilvēks būs I want savādāks. everybody to touch Jesus. Un es gribēju, lai viens pieskarās Jēzum. People moved me, yes. Jā, cilvēki man skārās, nāca People virsū. pushed me. Jā, cilvēki mani grūda. People said, I'm the greatest, Jesus. Cilvēki teica, jā, esmu lielākais, But varenākais. a lady touched me. Bet šī lēdija mani The pieskārās. rest thought they touched me, but they did not touch me. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem man pieskārās, bet it kā She nepieskārās. touched me. Bet viņa man patiesi pieskārās. How? Kā? Faith. Caur ticību. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Elpo, kungs, elpo. Breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. Pūt savu dvašu pār manai dzīvei, kungs. When God breathes on you, Kad Dievs pūš savu dvašu pār tevi, He says, power left me. viņš saka, man spēks no manis Do you know the izgāja. beautiful thing? Ir brīnišķīgā lieta. Power left him, Spēks no viņa izgāja, and he is not less powerful bet tajā pašā brīdī viņš nebija mazāk spēcīgs. because it never runs dry. Jo viņš nekad nav izžuvis. He has enough. Viņam pietiek. And that enough that he has, Un tas pietiek, kas viņā ir, he put it in me. viņš ir manī ielicis. I cannot run dry. Es nevaru izžūt, It is a well. jo tas ir avots. It is deep. Šī aka ir dziļa. It is without ending. Šai akai nav dibena. This well, Šī aka, the more you give, jo vairāk tu dod, the deeper it goes. jo dziļāka viņa kļūst. Power left me. Spēks paceļ mani. God told me this morning, Dievs man teica šajā I'm rītā, releasing my power. es atbrīvošu savu spēku. Anyone hungry? Ikvienam, kas būs izbadējies. Oh, Mahasima Deva. Next verse. Nākošais mans. Verse 47. Now, when the woman saw that she was not hidden, 47. mans. Bet sieva redzēdama, ka to nevarēs she came slēpt, trembling and falling down before him. nāca drebēdama un metās ceļos viņa priekšā. She declared to him in his presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. Un viņam izteica visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā viņu bija aizskars un kā tā tūdaļ bija palikusi vesela. Verse 48. Un 48. And pāns. Jesus said to her, Bet viņš uz to sacīja. daughter, Turi drošu be of prātu. good cheer. Mana meita, I have made you whole. tava ticība tevi No. palīdzēsi. Your faith. He didn't say, I have made you whole. Viņš teica, nevis es tevi padarīju Your veselu, faith has made bet you tava whole. ticība tevi padarīja veselu. Let me tell you, Gribu tev pateikt, healing depends on many factors. dziedināšana ir atkarīga no daudziem faktoriem. There is a time where it needs our faith. Ir laiks, kad tā ir nepieciešama mūsu ticība. There is a time Ir laiks, when God heals kad Dievs dziedina even without your faith. pat bez tavas ticības. So Jesus asked a man, do you believe? Ja es uzdevu jautājumu cilvēkam, vai tu tici? Yes, I believe. Viņš teica, jā, But ticu. help my unbelief. Bet palīdzi manai neticībai. But there is a situation. Bet ir situācija, For example, piemēram, how can Lazarus have faith? kā tad Lācaram varēja būt ticība?
Somebody say, Lazarus was not raised from the dead because he doesn't have faith. How can he have faith? Jā, bet Lāzars nevarēja būt uzmanīts no miruņa, tāpēc, ka viņam nebija ticības. Bet kā viņš varēja ticēt, jo viņš bija miris? Faith Tad is a factor. ticība ir fakts. But there is another level Ir kāds cits līmenis. when even if you do not have faith, Pat tad, kad tev nav ticības, God by his mercy Dievs ar savu will žēlastību, touch you. viņš tev pieskārsies. But there is a level Bet ir līmenis. that even when God has not planned to heal, Pat tad, kad Dievs nav plānojis you tevi can dziedāt, draw it out of him viņš var to izvilkt ārā no by sevis faith. caur ticību. I felt power left me. Es jūtu, kā spēks mani atstāja. There was no button in Jesus' soul. There was no button, like a button to press. Nebija nekādas pogas, tā kā Jesus Jēzus sirdī, kur varēja piespiest. Power is leaving you. Piespiež spēks tevi pamet. You want to, yes, accept or reject. Piekrist vai nepiekrist? And Jesus said, Ja es saku, ko tad izvēlēsimies? "Davai padumai, Misho." Padomāsim tā. No. Nē. As the woman touched, Tikko sieviete pieskārās, power left. spēks pameta. So that means Ko tas nozīmē? even Pat tad, if, let's assume, iedomāsimies, Jesus is not planning to heal today, šodien Jēzus nevēlēt nevienu but he dziedināt. is planning. Bet Okay? viņš plāno, tomēr plāno. Faith can pull it out. Tad ticība var izvilkt dziedināšanu no viņa. Faith can pull it out. Ticība var izvilkt I want to ārā give to no you viņa. 4 keys Došu jums 4 to atslēgas, walk in this power. lai darbotos šajā spēkā. To walk in this power. Lai darbotos šajā spēkā. The Bible said Bībelē ir teikts, there was a certain day bija kaut kāda as diena, Jesus was teaching, kad Jēzus mācīja, and the Pharisees came, un farizēji atnāca, teachers of the law came, tad likuma mācītāji atnāca, and the Bible said un Bībelē ir the teikts, power of God Dieva spēks was present bija to klātesošs, heal all of them. lai dziedinātu ikvienu I neveselo. believe in a God that heals all of them. Es ticu Dievā, kurš dziedina visus neveselos. It doesn't matter their sicknesses. Vienalga, kāda veida slimība tiem And būtu. the Bible says, as Jesus was teaching, Un tur teiks, ka Jēzus You see? mācīja, not praying. nelūdza. So as I'm speaking now, Tagad, kamēr es runāju, that power is coming out. šis spēks jau tiek atbrīvots. Even if you don't want to feel it, Pat, ja tu negribi to just, you are feeling it. tu jau to jūti. There are 4 keys Ir 4 that I will atslēgas, share today ar kurām es gribu padalīties to šodien. walk in the power Lai tu darbotos, ja that dzīvotu He has spēkā, given. tajā, ko Dievs mums ir devis. Number 1, Pirmā lieta prayer. - lūkšana. Prayer. Lūkšana. Because we are not asking for power. Mēs nelūdzam spēku. We are not begging for power. Mēs negribam izlūgties We spēku. have power Mūsos jau ir when we spēks. receive the Holy Ghost. Kad mēs pieņemam svēto garu, But not everybody that have power bet ne ik viens, kuram ir spēks, walk in the power. dzīvo šajā spēkā. So there is a walking in power. Ir dzīvošana There is spēkā. a walking of faith. Ir dzīvošana ticībā. And the number 1 ingredient Un pirmā is sastāvdaļa prayer. ir lūkšana. What we also saw in the life of Jesus. Ko mēs redzējām arī Jēzus dzīvē. After miracles, Pēc brīnumiem, after many signs and wonders, pēc daudzām zīmēm un he brīnumiem, will step out again viņš atkal attālinājās and pray all night. un visu nakti lūdza. Prayer is the activation key. Tad lūkšana ir aktivizācijas For atslēga power. spēkam. And this is very dangerous also. Un tā ir ļoti arī bīstama lieta. That is why many people Tāpēc daudz that cilvēki, do not even know the word of God very well, tie, kuri pat nevisai labi pazīst Dievu vārdu, they don't have enough wisdom, viņiem nav pietiekoši daudz you can gudrības. see them operating in genuine power. Viņi tik un tā darbojas šajā spēkā. It's not the perfect option, Tā nav kaut kāda opcija. but that's the power of prayer. Tā ir lūkšanu spēks. Prayer bypasses every other principle Lūkšana ir pārāk par visiem citiem principiem. and just throw you into power. Viņa nes sevī šo spēku. Acts chapter 4, Apostoļu darbi 4. nodaļa, verse 31. 31. pants. This was during the persecution of the disciples. Tas bija tajā laikā, kad mācekļi tika vajāti. And when they had prayed, Un pēc lūkšanas the place where they were assembled together was shaken. tā vieta pakustinājās, kur tie bija And they were sapulcējušies. all filled with the Holy Spirit. Un tie visi tapa svētā gara And pilni spoke the word of God with boldness. un runāja Dievu vārdu ar drošību. When
Kad? when they have prayed, Kad viņi lūdza. they did not ask God to shake the place. Viņi nelūdza, lai Dievs satricinātu šo They vietu. asked God, Viņi lūdza Dievu, stretch your hand to heal, lai izstiep savu roku dziedinātu. stretch your hand to deliver. Izstiep savu roku, lai But atbrīvotu. when the power came, Bet, kad spēks nāca, oh my God, even building responded. pats ēka atsaucās. Even building had the voice of power. Pat šī ēka dzirdēja šo There was ticības Dieva There's a balsi. man of God in Nigeria. Bija kāds Dieva vīrs He Nigērijā. was going for a crusade. Viņš gāja uz evanģelizāciju. And witches sent flies Un šīs raganas vietējās sūtīja mušas into his engine. viņa motorā. So that's in Africa. Āfrikā notiek tādas lietas. Witches can use anything. Raganas var izmantot da jebko. Flies ran into his car engine Un mušas ielidoja viņa motorā. and the car engine stopped. Un viņa motors apstājās. And this man of God came out Šis vīrs izkāpa no mašīnas. and he said, I'm speaking to you, metal. Un viņš teica, es saku tev metālu. Metal. I command you walk without an engine Es tev pavēlu darboties bez motora. because I carry power. Jo manī ir spēks. That's all he said. Viss, ko viņš teica. I carry power. Manī ir Walk spēks. without engine. Darbojies He bez sat motora. in the car Viņš apsēdās mašīnā. and the driver wanted to start the car Un vadītājs gribēja iedarbināt mašīnu. and he slapped the driver at the back. Pam! Viņš uzsita šim vadītājam pa plecu. Did you hear what I said? Vai tu nedzirdēji, ko es tev This teicu? car will walk without engine. Šī mašīna brauks bez Why motora. are you starting the engine? Kāpēc tu mēģini iedarbināt? So the drivers, okay, he didn't start the engine. Labi, vadītājs saka, labi, nedarbināšu mašīnu. Put the first gear. Es saku, ieliec pirmajā Drive. robā. Brauc. He pressed the gear Viņš ielika, tad The car sajūgu. Un mašīna sāka braukt. till it got to the crusade ground. Līdz tai vietai, kur notika šī evanģelizācija. When it got to the crusade ground, Kad viņi atbrauc uz evanģelizācijas vietu, the car just did boom, mašīna izdarīja tā, bum, and that was the end of that car. un mašīnai gals pienāca. But it had the voice of power. Bet viņa dzirdēja spēka As they balsi. prayed, Un kad viņš lūdza, the building shook. šī ēka That is satricinājās. what the power of God can do. To arī Dievs spēks spēj izdarīt. James Jēkaba 5, 5, 16 to 18. Jēkaba 5, 16 līdz 18. James 5, Jēkaba 5, 16 to 18. 16 līdz 18. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Izlūdziet cits citam savus noziegumus un lūdziet cits par citu, ka topat veseli. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Taisna cilvēka sirsnīga lūkšana daudz ko iespēja. There is a version in English language Ir kāds pāns angļu valodā. that is called a version of the Bible. Vienā no It's Bībeles called versijām. amplified version. Tā saucās paplašinātājs Bībeles tulkojums. It says the effective, Tā teikt, efektīva, fervent, heartfelt prayer tāda efektīva no sirds nākoša of a lūkšana, righteous man taisna cilvēka lūkšana. makes power available. Viņa dara to, ka šis spēks And- ir pieejams šim And cilvēkam. that power Un tas is spēks dynamic in its working. ir dinamisks savā darbībā. Dynamic means Dinamisks it nozīmē, can do anything it is sent to do. ka viņš spēj izdarīt da jebko, kam viņš ir sūtīts. And that's actually the title of my sermon. Un tas ir man šīs prediķis. Dunamis, the dynamic power. Tad dunamis, dinamiskais spēks. For example, Piemēram, you are praying, tu lūdz, Lord, send your power Dievs sūta savu spēku, to heal me. lai dziedinātu mani. You are praying for healing. Tu lūdz par dziedināšanu. But that dunamis comes. Un kad dunamis nāk, When it comes, kad tas nāk, it doesn't only heal. tas nevienkārši dziedina. It looks for any problem in you to solve. Viņš meklē vienu problēmu, kas tevi, ko viņš var atrisināt. You pray for healing, Tu lūdz par you dziedināšanu. realize that power is touching your child. Tu saproti, ka tajā brīdī viņš pat pieskarās tavam And the bērnam. Bible says, Un Bībelē ir teikts, how do you make that power available? kādā veidā tev ir tas spēks pieejams. By praying Caur lūkšanu, effectively efektīvu lūkšanu. and fervent. Un tad no sirds nākošu See, lūkšanu. there is something emotional about prayer. Ir kaut kas saistīts ar emocijām un saistībā ar lūkšanu. Don't pray in the flesh. Nelūdz miesā. But sometimes, Ir when you are dažreiz, praying, kad tu lūdz, that prayer takes over your flesh. šī lūkšana pārņem tavu miesu. You begin to move around. Tu sāc staigāt. You begin to. Tu sāc, The Bible says, Bībelē ir the teikts, Spirit
Spirit of God intercedes Dieva gars pats caur mums with aizlūdz. groaning that we cannot express with our mouth. Ar šīm mūku pilnām lūkšanām, ko mēs nespējam ar savu muti izteikt. Elijah Elija put his head noliec savu galvu between his legs. starp savām kājām. Those are fervent prayers. Šās ir dedzīgas Those lūkšanas. are prayers of desperation. Tās ir izmisuma pilnas lūkšanas. Jesus prayed Jēzus lūdza, until his sweat became blood. kamēr viņa sviedri kļuva par asinīm. Jesus, I have not read in history that he's from Africa. I don't know. I've not read that Jesus is from Africa. Es neesmu lasījis, ka Jēzus ir no Āfrikas. I don't know. Es nezinu. But he prayed. Bet viņš lūdza. Sweat came out Un, and it vi, became blood un viņš svīda, kamēr šie sviedri kļuva par asinīm. intensively. Intensīvi lūdza. There was a man Bija kāds vīrs in Nigeria also. Nigērijā. He's called Babalola. Viņu sauca Babaloā. He prayed so much Viņš tik stipri lūdza, on a mountain. uz kalna tik spēcīgi And lūdza. as he knelt down, Un kad viņš vēl noliec savus ceļus, his knees melted the mountain. viņa ceļi it kā piekusa šim kalnam. This is not in the Bible. Tas nav Bībelē. There are many stories like this in the Bible. Ir daudz tāda veida stāstu arī Bībelē. Paul said, Dievs teica, I pray in tongues more than you all. Pāvils teica, es vairāk par visiem no jums lūdzu You know what mēlēs. that means? Ziniet, ko tas nozīmē? Paul says, if they put all of you together, Viņš ka, ja jūs visus kopā saliek, the hours of your praying in tongues, jūsu visu stundas kopējās lūkšanas mēlēs, I pray more than all of you. es lūdzu daudz vairāk par visiem That was jums. the secret of his ministry. Tas bija viņa kalpošanas noslēpums. This same pastor in Nigeria, Tas pats mācītājs he Nigērijā. was kneeling down and praying. Viņš noliec savu ceļus un lūdza. And a big python passed by. Un liels pitons pagāja viņam garām. And he did not know. Viņš nezināja. And the python touched his body. Un pitons pieskārās viņa And ķermenim. the python dried instantly. Un tai brīdī pitons izžuva. You see, Tu redzi, when I read stories like this, kad es redzu un dzirdu šāda veida stāstu, when I saw that Paul shook a snake, kad es lasu, kad Pāvils nokratīja And šo he didn't die. čūsku, un viņš nenomira. when I don't know about you, Es nezinu, kā tu. when I read stories like this, Kad es lasu šāda veida I just stāstus, sit down. es apsēžu. I say, God, Es saku, Dievs, they are human, viņi ir I cilvēki. am human. Esmu cilvēks. Or am I from the moon or the Mars? I don't know. Vai es esmu no mēnesis vai no Marsa, nezinu, no Even kur. what we are reading right now. Pat tagad, ko mēs te Look at lasām. it. Next verse. Actually. Nākošais pants. Next verse says, Nākošais pants teica, Elijah was a man. You see? Elija bija cilvēks. So they are men. Ir cilvēki. Men. Cilvēki. Elijah Elija stood in front of prophets of Baal stāvēja Bāla praviešu priekšā and called down fire. un sauca no debesīm uguni. A man. Cilvēks. A man Cilvēks. called Joshua Kuru sauca Jošua. stopped the sun from moving. Apturēja, lai saule And nekustētos. geography tells us Un geogrāfija mums saka, that it's the earth that actually moves around the sun. ka zeme patiesībā kustās apkārt In saulē. other words, Citiem vārdiem sakot, Joshua stopped the earth from moving. tad Jošua apturēja zemi no rotācijas. Ladies and gentlemen, Dāmas un I want to kungi, introduce to you es gribu jūs iepazīstināt a man ar cilvēku, called Joshua, kuru sauc Jošua. just like you and Tāds me. pats kā tu un es. This is why. Tas ir tāpēc, You see, when your prayer life is from this hunger, ka tava lūkšanu dzīve ir no šīm slāpēm. you understand the scripture that says, Tu sapratīsi šo rakstietu, kurā ir teikts, men ought always to pray. ka cilvēkam tev ir vienmēr jālūdz. Always to pray. Tev vienmēr jālūdz. This is the fuel that comes into your prayer life. Šī ir tā lieta, kas ienāk tavā lūkšanas dzīvē. When your prayer life is only about God, give me, Kad tava lūkšana dzīve ir Dievs, dod man, dod man, you dod get man. tired. Tu pagursi. But if your prayer life is, Bet ja tava lūkšana dzīve ir God, Dievs, if you can use this person ja tu vari izmantot šo cilvēku, and you promise to use me tu apsoli izmantot through your mani word caur savu vārdu, for my nation, manai tautai. I'm praying Es lūdzu, until I see this reality. kamēr es redzēšu, ka tas notiek reāli. And you will be praying Un tu lūksi, and you realize, un tu oh, sapratīsi. it's 3 hours already. Jau 3 stundas You pagāja. see, it is different. Tas ir savādāk. Different. Savādāk. So we'll be praying today Ka mēs šodien lūksim. because
God himself Jo Dievs pats, wants this power to be available. viņš grib, lai šis spēks ir pieejams. Second key, Otrā atslēga – faith. – ticība. If you're still with me, say faith. Ja tu esi kopā ar mani, saki ticība. The Bible says, Bībelē ir teikts, things that are seen, lietas, kas ir redzamas they are created un kas ir from radītas things that are not seen. no tām lietām, kas nav redzamas. Repeat that in your mind again. Repeat it in your mind. Atkārtot savā prātā. Things that are seen, Tās lietas, ko tu redzi, they are created viņas ir radītas from what is not seen. no tām lietām, kas nav If you redzamas. need anything that is seen, Ja tev vajadzīga kāda lieta, ko tu redzi, your first assignment tavs pirmais is uzdevums to create it to radīt in the unseen world. neredzamā with pasaulē. me? Saproti mani? If this building we are in right now, Ja šajā ēkā, kurā mēs tagad atrodamies, before it was built, pirms viņa tika uzcelta, it was already built. tā jau tika uzcelta. Even it was not going to be approved. It will not be approved if it was not built already. Saprot, viņu neapstiprinās, ja viņu pirms tam neuzcels. It was built in the eyes of the architects. Viņa jau arhitekta acīs tika, ja prātā tika Every uzcelta. process was completed. Visi procesi tika pabeigti. And then the government approves it. Un tad valdība to apstiprina. So for you to see power work in your life, Lai tu redzētu, kā Dieva spēks darbojas you tavā dzīvē, have to learn how to picture. tev ir jāiemācās, kā You have to iedomāties. see the things in the spirit realm as though they are real. Tev ir jāsaskata lietas garīgajā pasaulē, it kā viņas jau eksistē fiziskajā. On Sunday, I shared the story of David. Svētdien es dalījos ar šo Dāvida dzīves stāstu. And Goliath said, Un Goliāts teica, who is this small dog you have brought to me? Who is kas this- tas pa this hand?" kas te pa kucēni te man priekšā te skraidelē? And David looked up, Un Dāvids paskatījās. 14, 14. 14, 16 years old. 14, 16 gadu And vecs. look at him. Paskatās uz viņu. Who is this one? Kas tas tāds pa Yes, mūzi? he's tall. Jā, David is small. Dāvids ir mazs. But listen to this. Tad paklausies. Goliath said, Goliāts I teica, will give your head to the birds of the air. es tavu ar tavu galvu barošu šīs debes putnus. And David said, Bet Dāvids I teica, will give your head es tavu galvu, to the bird of the air. es izbarošu tavu Do you see galvu that? putniem. Redziet, You do not let the enemy have the last say. tu neļauj ienaidniekam teikt beidzamos vārdus. David has pictured it. Dāvids jau bija iedomājies. And do you know, David described every process Un Dāvids jau aprakstīja visu procesu, kāds before notika. it happened. Pirms tas notika. He took stones. Viņš paņēma akmeņus. He says, I will cut your head. Viņš ka es nogriezīšu tev galvu. And imagine, Iedomājies, he didn't have a sword with him. viņam nebija zobens. How was he planning to do that? Kā viņš to plānoja izdarīt? He had everything pictured. Viņš jau galvā bija iedomājies, kā viņš to dara. And when Goliath began to come, Un kad Goliāts viņam tuvojās, David began to move. Dāvids sāka arī iet pretīm. Faith is action, Ticība ir Action. darbība, not just words. ne tikai vārdi. After speaking, Pēc runāšanas, devil, I march on your head, I march on your head. Sātanes pa tavu galvu mīdos. Don't sit on your sofa and cry. Nesēdi uz savu dīvānu un Go raud. out and match his head. Ej un sāc mīdīt vēlna galvu. Go to the street and match his head. Ej ārā uz ielas un mīdi vēlna galvu. Call the sick and heal the sick. Pahaicini slimos un sāc dziedināt If viņu. somebody is oppressed of demons, cast the demon Ja out. kādu redzi dēmonu apsēs, paņem un izcina ārā to Pastor, I'm dēmonu. afraid. Mācītājs baidos. I am small. Esmu maziņš. I don't have experience. Man nav pieredzes. David did not have experience. Dāvidam arī nebija pieredzes. He came for boat delivery. Viņš arī viņam vajadzēja atbrīvošanu. Boat. Boat at the Dostavka boat. Ā, Like, viņam Bolt piegāda bija Jā. atnākusi. He was a boat guy. Viņš bija Bolta puisis. Maybe he was working for Walt. Varbūt Voltam, jā. But it doesn't matter. Vienalga, ka viņš tur He strādāja. met a God Viņš satika Dievu. in the bush Tur the šeit forest. krūmājos. that helped him tear the mouth of a lion. Kurš palīdzēja viņam saplēsti lauvu. Help him tear the mouth of a bear. Kurš palīdzēja viņam saplēsti lāci. Your past testimony, the past testimony
The past. Tava pagātnes liecība. Is the fuel for the new testimony. Tas ir tā kā pamats tavai jaunajai liecībai. Don't throw it away. Nemet to ārā. God healed me before. Dievs man iepriekš I dziedināja. believe He will heal me Es again. ticu, ka viņš atkal mani spēj If dziedināt. God made me kill a lion, Ja Dievs mani satika tajā brīdī, kad es nogalināju lauvu, then we are good to go. tad ir viss kārtībā. Ejam uz Then priekšu. He charged Goliath. Viņš ir uzbruka And like I Goliātam. said on Sunday, Kā es teicu svētdien, as he began to move towards Goliath kad viņš sāka tuvoties Goliātam, with that stone, tajā ar šiem akmeņiem, because of his faith, caur viņa ticību, everything aligns. viss sagāja kopā. The wind directed the stone. Un šis vējš virzīja šo akmeni. That stone Tas akmens changed its nature izmainīja savu because būtību. it is not enough to kill Goliath. Jo tas ar šo akmeni nepietika, lai nogalinātu But Dāvidu, the power of God Goliātu. touched the stone, Bet šis Dieva spēks iegāja and šajā the stone akmenī. brought Goliath down. Un šis akmenis notrieca When you can Goliātu. picture it, Ka tu vari iedomāties to. if you can see it, Ja tu spēj to saskatīt, believe it, noticēt tam and take a step, un spēr šo soli, you will see the power of God. tu redzēsi Dieva spēku. Yes, you will see Jā. the power of God. Tu redzēsi Dieva spēku. Acts 14, Apostuļu darbi 14. 9 to nodaļa. 10. 9 līdz 10. Speak to yourself now, yourself personally. Pasaki, uzrunā I pats have sevi. faith. Saki, man ir ticība. I have faith. Man ir ticība. Let your mind believe that. Lai tavs prāts notic. Let your body believe that. Lai tavu miesa notic. I have faith. Saki, man ir ticība. Say it with confidence. Saki ar drošību, I have faith. ar pārliecību. Man ir ticība. The Bible says, Bībelē ir if your teikts, faith is as small ja tava as a ticība mustard seed, tik maziņa kā it will sinepju move graudiņš, mountains. viņa pārbīdīs kalnus. Imagine your Iedomājies, faith tava ticība is as big ir tik liela as arbuz. Как arbuz kā по-английски? arbūs. Watermelon. Watermelon, jā. Imagine Iedomājies, if small seed ja maza sēkliņa move mountain, pārbīda kalnu, watermelon, iedomājies, ko will shake arbūs the spēj, world. viņa satricinās visas šīs sienas. and guess what? Iedomājies, ko? You don't have watermelon. Tevī nav šī arbūza. The Bible says, Bībelē teikts, praying in the spirit, lūdz garā, building yourself in the most holy faith. lai tu sevi celtu šajā svētajā ticībā. When you pray in the spirit, Kad tu lūdz garā, your faith increases. tava ticība pavarojas. So definitely, Un, protams, your faith is bigger than watermelon. tava ticība ir daudz lielāka par arbūzu. So you should be flying, Tev ir jāsāk lidot. flying. Jālido augstāk. Mark, Marka. Acts 14, 9 to 10. Apostuļu darbos 14:90. This man had Paul speaking. So it's from 9? Yeah, from 9. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Paul observing him intently and seeing that he had faith to be healed. Un Pāvils viņu uzliekodams nomanīja, ka viņš ticēja un Jā. ka viņu var glābt. Faith to be healed. Ka viņu var glābt, viņu var dziedināt. Verse 10 said, Un 10. pantā teica, he said with a loud voice, sacīja ar stipru balsi, stand up straight on your feet. celies stāvus uz savām kājām. And he leaped and walked. Un viņš uzlēca un staigāja. Why? Kāpēc? The man had faith Jo šim cilvēkam bija to ticība, be healed. lai saņemtu dziedināšanu. Paul was not planning Pāvils to neplānoja heal him. viņu dziedināt. Paul was preaching. Pāvils sludināja, But Paul could discern. bet Pāvils spēja This saskatīt, man has faith. He has faith. ka viņā ir šī ticība. And immediately, Un tajā brīdī Paul says, Pāvils saka, stand up, celies augšā, walk. staigā. The word of God Un Dieva vārds together with faith savienots ar ticību. equals dunamis. Tas ir līdzvērtīgs dunamisam. Word Vārds plus faith plus ticība is power. ir spēks. Word. Vārds. Don't forget this. Neaizmirst to. Throughout this conference, Visā šajā konferencē. word Vārds plus faith plus ticība equals power. ir līdzīgs spēkam. Silver and gold we do not have. Sudraba un zelta mums nav. But in the name of Jesus, Bet Jēzus Kristus vārdā. what was that? Kas tas bija? Word. Vārds. Arise. Celies. Only word. Tikai vārds. No faith. Nekādas ticības. The guy did not stand up. Cilvēks nepiecēlās. He was still sitting down. Viņš sēdēja. And what did Peter do? Ko Pēters izdarīja? He took him by hands. Paņēma viņu aiz rokas. Come out now. Nāc, celies! I said you should stand up. You are sitting down. Es tev teicu, celies, kāpēc tu sēdi? Get up, my friend. Celies augšā. That is faith. Tā ir ticība. There is a man called Oyedepo in Nigeria. Ir viens vīrs Ojo Debo Nigērijā. His wife came to him.
Viņa sieviņa pie viņa atnāca. because blood came out in the morning from her body. Tāpēc, ka asinis izgāja no rīta no viņas ķermeņa. She went to the hospital. Viņa aizgāja uz slimnīcu. The doctor said, Doktors teica, the baby came out, the baby is not there anymore. tad tev bija spontānais aborts, nu There is bēriņa vairs abortion. nav. Sorry. Piedod. She came home, Viņa atnāca mājās, husband was sitting down, vīrs sēdēja. and he says, my love, Viņš saka, nu mīļais. the doctor said, Doktors we teica, lost our baby. mēs pazaudējām savu bērnu. He looked at her, Viņš pastījās uz viņu. he shouted, Viņš iekliedzās. not possible. Nav iespējams. Give me my food. Dod man ēst. My food. Give me my food. Let Dod me man eat. ēst. That's all. Es gribu ēst. Visu, ko viņš teica. The lady brought the food. Sieviete atnesa He ēdienu. was eating like nothing happened. Viņš ēda, it kā nekas nebija In noticis. few minutes, Pēc pāris minūtēm the wife ran to the toilet vomiting. sieva aizskrēja uz toleti. They took her to the hospital. Viņa aizbrauca uz slimnīcu. Baby is back. Bērniņš ir apakaļ. Kalabasiata. Faith. Ticība. It's not possible. Ja nav We iespējams, cannot lose our child. mēs nevaram pazaudēt It's savu not bērnu. possible. Nav I iespējams. can't lose my life. Kā es varu pazaudēt It's savu not possible. dzīvību? Nav iespējams. Cancer will not kill me. Kā vēzis mani It's nogalinās. not possible. Nav iespējams. I will pay my rent on time. Es samaksāšu par īri It's laikā. not possible. Nav iespējams. I will not die of debt. Ka es nomiršu parādos. It's not possible. Nav iespējams. My ministry will not die. Ka mana kalpošana mirs. No way. Nekādā gadījumā. Go and eat. Ej un ēd. Faith. Ticība. Don't let devil keep you sleepless at night. Nevajag tev ļaut, lai vēlns tevi moca bezmiegā pa nakti. One day, Vienu dienu. Lester Summer was sleeping. Lester Summer. Lester Samuels gulēja. And his room began to shake. Viņa istaba sāka Pa, drebēt. pa, pa, pa. Then he woke up. Viņš pamodās. His bed has moved. Viņa gulta bija pārvietojusies. And he stood up Viņš piecēlās. and he said, oh, Viņš saka, o, Satan, it's you. Satan, tas esi tu. Okay, I'm going back to sleep. Es eju atkal gulēt. You see? Don't let Satan take your sleep. Neatļauj vēlnam paņemt tavu miegu. And as he said that, Un kad viņš to teica, everything calmed down. viss nomierinājās. Immediately. Uzreiz. No casting out. Nekādas izdzīšanas. Just understanding his authority. Vienkārši saprotot viņa autoritāti. It's you. Ja tu esi tu, I'm going back to sleep. es eju apakaļ gulēt. And then Un tad he stood up. viņš pamodās. He says, what an insult. Kāds aizvainojums? You moved my bed. Tu pārvietoji manu Now gultu, come back noliec to vietā. and put it back to place. Nāc apakaļ un noliec to Real vietā. story. Īsts stāsts. It is one thing to cast out demon. Viena lieta ir izcīt vēlnu, It's another thing to demonu. call them back. Viena lieta saukt to apakaļ, Say, come back. Come nāc back. apakaļ. Move the bed now. Liec gultu apakaļ. And everything began to shake again. Un viss sāka drebēt. And he moved the bed. Un tad demons pārvietoja gultu He said, apakaļ. no, 1 centimeter more. Vēl vienu centimetru. And he went to sleep. Un aizgāja gulēt. That is a man. Tas ir cilvēks. And you are a man. Tu arī esi Let cilvēks. this ring in your mind throughout this conference. Lai tas visu laiku skan tavā prātā šīs konferences laikā. It is the place of authority. Šī ir autoritātes vieta. But first, Bet pirmā you lieta, should be a man of faith. tev ir jābūt par ticības vīru, ja Faith. sievu. Faith. Ticība. The next key, Nākošā atslēga. number 3, Trešā. the Holy Spirit. Svētais gars. The Holy Spirit is not power. Svētais gars nav spēks. He gives power. Viņš dod spēku. And your relationship with him Un tavas attiecības ar viņu. should not be because of power. Tev nav jābūt attiecības ar Svēto garu dēļ šī But- spēka, ko viņš tev var dot. But Bet- when you genuinely relate with him, Bet tev ir patiesas attiecības ar viņu. power will come. Tāda arī See? tev nāk šis spēks. Always, always, always. Vienmēr. Kenneth Kuma, Katrīna Kulmane. she was not planning to be a preacher anymore. Viņa neplānoja būt par Her sludinātāju. life has crashed. Viņas dzīve tā kā bija beigusies. And she stood in a road Viņa stāvēja un and said, Lord, saka, kungs, if you can use nothing, ja tu vari izmantot neko, this is me. tā es esmu. Nothing. Nekas. Use me. Izmanto mani. And all she had Un viss, kas viņai was bija, the Holy Spirit. tikai svētais All, gars. all. Viss. And this lady, Un šī sieviete, whenever she's coming for a conference, vienalga, ka tad, kad viņa devās uz kādu no konferencēm, she has to go through the kitchen. viņai vajadzēja iet cauri virtuvei. Because if she comes through the hall, Tāpēc, ka viņa ienāk zālē, people begin to fall.
cilvēki sāka krist. So whenever she's coming through the kitchen, Kad viņa nāca caur aizmugurējām tur virtuves they durīm, have to make sure nobody is cooking viņiem vajadzēja pārliecināties, ka neviena pavāra tajā virtuvē nebija, because there will be accident. jo savādāk būtu negadījumi. Everywhere must be empty. Viss, kur viņa nāca, bija jābūt For tukšam. one day, Un vienu she dienu prayed for 8 hours. viņa lūdza 8 8 stundas. hours. 8 And stundas. she decided to step to the corridor Viņa nolēma iziet koridorā, for fresh air. lai ievilktu svaiga gaisa And elpu. everybody in the kitchen fell. Un visi, kas bija tajā virtuvē, visi nokrita. A lady had the Holy Spirit. Jo sievietē bija svētais gars. D.L. Moody Dēļ Mudī would sit down in the train sēdēja vilcienā, in his corner savā stūrītī, quietly, klusumā, and then people begin to shiver. un cilvēki sāka trīcēt. And they will ask the conductors, what is happening? What is going on? Un cilvēki sāka jautāt šim biļešu pārbaudītājiem, kas te notiek? They will say, we don't know, Viņš ka nesajēdza, but kas te notiek. 98% Bet 98% D.L. Moody is in the train. Dēls Mudī ir vilcienā. Laikam viņš vainīgs. I don't want to be known for my skin color. Es negribu, lai mani pazīst pēc manas ādas I don't want to krāsas. be known for my clothes. Es negribu, lai mani pazīst pēc manām I drēbēm. don't want to be known for the cars I drive. Es negribu, lai mani pazīst pēc tās I don't mašīnas, want to kuras be known for braucu. the shoes I wear. Es negribu, lai mani pazīst pēc tām I kurpēm, kas man ir want to kājās. be known for power. Es gribu, lai mani pazīst pēc spēka. Not because of me, Ne tikai nedēļ manis, because of the souls bet dēļ tiem that dvēselēm, need salvation, kuras ir saņēmuši that need pestīšanu, healing. kurām vajadzīga dziedināšana. If I die Ja es mirstu on my tomb, uz mana kapa, I want it to be written, es gribu, lai uzraksta. a man Vīrs, that believed God kas noticēja Dievam, like a fool. kā muļķis noticēja Dievam, A man that believed God vīrs, kurš ticēja Dievam, like a fool. kā muļķis. Because Tāpēc, walking with him jo staigājot, dzīvojot ar viņu, is not possible nav iespējams without the Holy Spirit. bez svētā gara. The Holy Spirit is God. Jo svētais gars ir pats And when Dievs. God said, it lives in me, Un kad Dievs teica, ka es dzīvoju I tevī, believe it lives in me. es ticu, ka viņš dzīvo And any manī. mountain will come down. Un ik viens kalns tiks aizmests prom. Any. Ik I've viens. seen mountains fall like paper on the floor. Esmu redzējis, kā kalni gāžās, kā papīrs uz zemes. Because the Bible says, Bet Bībelē ir teikts, when the enemy come against you, kad ienaidnieks stājas tev pretī, like a rushing wind, kā šis varenais the vējš, Holy Spirit svētais will gars, lift a standard. pacel savu standartu. When you walk with the Holy Spirit, Kad tu dzīvo ar svēto garu, it takes it is his personal business to fight for you. tas ir viņa personīgās darīšanas cīnīties tavā labā. And I pity the man that fights you. I pity. Un es man ir nožēlojami skatīties uz to cilvēku, kas mēģina ar I tevi pity the cīnīties. witch that fights you. Man ir nožēlojami pastīties uz to raganu, kas mēģinās I par tevi pity cīnīties. anyone used by the devil to fight you. Man ir nožēlojami skatīties uz jebkādu cilvēku, jeb lietu, kas mēģinās tev stāties pretīm. Because you are a scarce commodity. You are Tāpēc- scarce. You are scarce. You are not famous. You are scarce, you know. Riedka naitita koi. Jo tu esi ļoti tāda Riedkas. dārgs, tu esi Riedkas. rēts dārgums Dieva rokās. Not a lot of people spend time with him. Ne pārāk daudz cilvēku pavada laiku kopā ar viņu. Finally, he finds a friend. Beidzot viņš atrod draugu. And now somebody wants to bring that friend down. Un tagad viņi grib šo draugam kaut ko nodarīt pāri. He would go for you like Viņš a mighty ies warrior. un cīnīsies tevis dēļ. That is why Tāpēc people that move with the Holy Ghost, tie cilvēki, kas darbojas svētajā they garā, don't come down. viņus neviens nevar Because notriekt. God himself Jo pats Dievs viņus ceļ augšā. is lifting them. Paceļ viņus. The Holy Spirit. Svētais gars. The Holy Spirit. Svētais gars. Acts 1:8. Apostoliem 1:8. You shall receive power Jūs saņemsiet spēku, when the Holy Ghost kad svētais gars comes on you. būs nācis pār jums. And when the angel visited Mary, Un kad eņģelis atnāca pie Marijas, says, you shall give birth, tu dzemdināsi but without a man. bez vīrieša. Okay. I believe Mary was in a shock at that time. Es ticu, ka Marija arī nošokējās tajā laikā dzirdot šos Gavaristo vārdus. coaches, just say what you want. Nu, davai, stāsti vien, ko tu gribi. Just tell me, how will this happen? Nu, pastāsti, paskaidro It vispār, is kā tas notiks. impossible. Nav iespējams. What did the angel say? Ko tad eņģelis The saka? power Spēks, of the Holy Spirit svētā gara spēks,
the power of high visaugstākā will spēks come on you. nāks pār You tevi. see, Redzi? that is who makes the impossible possible. Tas padara neiespējamo par iespējamu. The Holy Spirit. Svētais gars. And the last key, and we'll pray. Un beidzamā tāda atslēga, un tad mēs kopā lūksim. Expectation. Sagaidīšana. Build expectation. Sevi sāc veidot gaidas. Expect the power of God to move through you. Sagaidi, ka svētais gars darbosies savā spēkā caur tevi. Expect that when the man of God prays for you, Sagaidi, ka Dieva vīrs lūgs par tevi, or when the word of God comes to you, vai kad Dieva vārds nāk pār tevi. something is changing in your life. Kaut kas mainās tavā dzīvē. Even if you don't feel anything, Pat ja tu nejūti neko, let me tell you, gribu tev kaut ko pastāstīt. God is God Almighty. Dievs ir Dievs visvarenais. Without Him, Bez viņa no man of God has any power. nevienam no Dieva vīriem nav spēka. But God has delegated power Bet Dievs, kurš deliģēja savu spēku, to the people He sent. tiem cilvēkiem deva šo spēku, kurus viņš pats If you sūtīja. see the story of Anna, Ja tu redzi Annas stāstu, Anna was talking to God, Anna runāja ar Dievu, but the prophet came, un pravietis nāca, and the prophet said, un pravietis teica, go, ej, eat Hey. and drink. dzer, You will have a child. tev būs bērns. The Bible did not say the prophet heard from God. Tur nav teikts, ka pravietis dzirdēja no Dieva. God put authority in the mouth of the prophet. Dievs ielika varu šajā pravieša mutē. That is why Elijah said, Tāpēc Elija arī teica, by my word, caur manu there will vārdu be no rain. nebūs lietus. The people God has put as of spiritual authority, Un cilvēki ieliek šo garīgo autoritāti. there is a power on their life. Ir spēks viņu dzīvēs. And in these 2 days, Un šajās divās I want dienās you to be expectant to receive. es gribu, lai tev ir šīs gaidas kaut ko saņemt. The Bible says, Bībelē ir we teikts, don't know any man by the flesh. mēs nepazīstam nevienu cilvēku miesā. When you see any man standing here, Kad tu redzi vienu no cilvēkiem, kas stāv jūsu priekšā see šeit, the Spirit of God in them. sāc saskatīt Dieva garu viņos. Take advantage of what they carry. Ņem šo iespēju, to, ko viņi spēj tev dot. Take advantage of what they carry. Paņem šo iespēju, ko viņi tev spēj The dot. Bible says, Bībelē ir if you teikts, receive a prophet as a prophet, ja tu pieņemsi pravieti kā you pravieti, will receive the reward of a prophet. saņemsi pravieša algu. Receive the reward of a prophet. Saņemsi pravieša We're going to pray algu. now, Mēs tagad lūksim. and I will tell you what will be happening when we pray. Un es pastāstīšu, kas tad notiks tajā laikā, kad mēs The lūksim. first thing, Pirmā lieta. this power in you Šis spēks, kas ir tevī, would energize even your human body. viņš The flesh. ienesīs enerģiju pat tavā ķermenī, fiziskajā ķermenī. And it will give you all things. Un viņš tev dos visas 2 lietas. Peter 1:3. Otrā Pētera, 2 Pētera Yeah, 2 Peter 1:3. 1:3. 2 Peter 1:3. Otrā Pētera 1:3. Yeah. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Tā kā viņa dievišķais spēks mums visu, kas der pie dzīvošanas dievības, ir dāvājis caur tā atzīšanu. The power gave us how many things? Tad viņa spēks All dod visas things lietas, That we need for life kas mums ir vajadzīgas dzīvošanai, and godliness. So dievbijībai. as we pray, Kad mēs lūdzam, have faith lai tev ir ticība, that as I pray, kad es I lūkšu, receive all things. saņem visu, I receive all es things. saņemu visu. The second thing that will be happening, Un otrā lieta, kas notiks, the power of God Dieva spēks will be delivering people atbrīvos cilvēkus from fear no bailēm and everything that is not of God. un no visām lietām, kas nav no Dieva. 2 Timothy 1:7. Otrā Timoteja 1:7. 2 Timothy 1:7. Otrā Timoteja 1:7. Yes. For God has not given us a spirit of fear, Jo Dievs mums nav devis bijības garu, but of power bet spēka and of love un and of mīlestības sound mind. savaldības The garu. spirit of power, Spēka gars, it moves the spirit of fear out of the way. tas izdzēn bailības garu. Some of you Daži no jums, have love. You've received love. tu esi saņēmis You mīlestību. have sound mind, Jums ir šī but there dievbijība, is still fear in your life. bet tomēr ir kaut kādas bailes tavā dzīvē. The key that is left Tad šī atslēga, kas ir palikusi, is power. ir spēks. The spirit of power
spēka gars cast out fear. izdzen bailes. Cast out fear. Izdzen bailes. And the last scripture, Un beidzamā raksturvieta, Ephesians 3:20. Efesiešiem 3:20. Ephesians 3:20. Efesiešiem 3:20. Yes. Now to him who is able to do exceedingly abundantly all that we can ask and think, Bet viņam, kas ir spēcīgs pārlieku vairāk darīt par visu, ko mēs lūdzam, according to the power that works in us. vai to mēs saskaņā ar spēku, kas darbojas mūsos. There is a power that is in us. Ir kāds spēks, kas darbojas And mūsos. through this power Un caur šo that is spēku, in us, kas ir mūsos, everything viss is possible. ir iespējams. God does more than what we can ask of. Dievs var izdarīt daudz vairāk, ko mēs varam pat palūgt viņam. Exceedingly. Pārāk, Abundantly. daudz vairāk, What we pāri. can ask To, ko mēs lūdzam viņam. and think of. Un varam pat iedomāties. Can you just rise on your feet? Piecelieties lūdzu savām kājām. And we're going to pray in the spirit for a while. Mēs kādu laiku lūgsim garā. And you will ask God. You would confess with your mouth. Un Confess tu with your, pats lūgsi Dievam, tu pats pateiksi to ar savu muti. I have power. Man ir spēks. I have faith. Man ir ticība. I have power. Man ir spēks. I have faith. Man ir ticība. I have power. Man ir spēks. I have faith. Man ir ticība. I walk in power. Es dzīvoju I spēkā. walk in faith. Es dzīvoju ticībā. Mahakibo rasanda bahaladia. Mari izotarabaya. In the next 5 minutes, Nākošajās 5 minūtēs the Bible says, Bībelē ir teikts, stir up the gifts of God. Stir up. atjauno šo dāvanu, kas tevī no Dieva ir Fan ielikt. to flame Lai sāku liesmas the degt, gift in you. lai šī dāvana In sāk the, degt tevī. in the next 5 minutes, Un nākošajās turpmākajās 5 minūtēs pray in the spirit sāc lūgt garā and fan these flames. un sāc pūs uz šīm liesmām. Let the fire burn. Lai šī uguns kļūst The spēcīgāka. fire that pushes a man Šis uguns, kas virza uz priekšu out of cilvēku. their comfort zone Ārā no viņa komforta zonas. into the place God has called them Uz into. to vietu, kur Dievs ir viņus aicinājis. I have power. Man ir spēks. If you don't believe you have it, child, I receive power. Ja tu netici Dievu bērnu, I saki, es receive saņemu šo power. spēku. Man I ir have šis power. spēks. Man ir I receive spēks. power. Es saņemu I spēku. walk in power. Es dzīvoju spēkā. Mabelosura tabalakabaladia. Reemonzo brahakadabaladia sa elabaradia. Rehebosu de la balaka. Rehelebosa la bahati namandebros. Rekobosu de la bradia talaba. Enta kabalagadia. Mare ita labra askubrahadaba. I have power. Man ir I have power. spēks. Man ir I walk spēks. in power. Es dzīvoju spēkā. I walk in power. Dzīvoju spēkā. I walk in power. Dzīvoju spēkā. I walk in power. Dzīvoju spēkā. Malasia tarudi manda balakadia. Reimonomos. Power to heal. Ir spēks uz Power to iedināšanu. deliver. Spēks uz atbrīvošanu. Baria sopadia salaba. Reba salabra kapaladia sotobaha. Rakabaladia sobaha. I have power. Manda brokoshila balakatilaba. I walk upon serpents and scorpions. Es eju pāri skorpioniem un čuskām. Pata. Embra kabala kadabaladia. Rabala bala kadabala dabasia. Rakalabadia sobrodosiata. Inda prakasalabrada bahata siata. Rakabalakadia sotaba. Rakabaladia sota. Rebe sutala balakadia bahati. Rekila balakadia. I have power. I have power. Money I have stacks, money power. stacks, money Masatala stacks. bakiato. Ramando boko sutela brakadia ba. Rekebelekade belekadia. Rabalakadia balagashia. Rebo sutela bradia. My prayer life comes alive. Mana lūkšana dzīve My atdzīvojas. prayer life comes back now. Mana lūkšana dzīve atgriežas. Masute suta